Aizvadītajā nedēļā Limbažu bērnu bibliotēkas darbinieces Inese Ezeriņa un Ilze Putniņa atgriezās no pieredzes apmaiņas brauciena Ēģiptē, kur iepazinās ar turienes bibliotēkām. Šo lielisko ceļojumu viņas ieguva gūstot augstāko vērtējumu konkursā. Latvijas publiskajās bibliotekās notika interneta konkurss Nāc uz savu biblioteku un laimēja datoru. Šo konkursu organizēja Lursoft IT un Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas. Un arī Limbažu bērnu biblioteka aktīvi iesaistījās šajā konkursā, aicinot lasītājus aktīvi meklēt Lursoft datubāzē atbildes uz jautājumiem. Bet viens no nosacījumiem bija arī, kad lasītājiem vajadzēja rakstīt stāstiņu par savu labāko bibliotekāru, atsaucīgāko un profesionālāko. Un limbažnieki aktīvi iesaistījās šajā konkursā, un kā rezultātā viņi bija aktīvi arī nobalsojuši par Limbažu bērnu bibliotekas bibliotekāriem. Un tātad rezultātā es un arī mana kolēģi Inese Ezeriņa saņēmām ceļazīmi uz Aleksandrijas biblioteku Ēģiptē. Mūsu balva un galvenais brauciena mērķis bija Aleksandrijas biblioteka. Un Aleksandrijas biblioteka tā ir biblioteka, kas ir bijusi pati pirmā pasaulē, ar tādu jau pievienoto vēstures vērtību. Viņa ir dibināta jau vairāk kā pirms 2000 gadiem, un arī pirmā biblioteka ir nodegusi vairāk kā pirms 2000 gadiem. Bet mēs braucām skatīt šo jauno, skaisto biblioteku, kas ir uzcelta 2002. gadā, kas ir izvietota vidusjūras krastā. Viņa ir ārēji ļoti skaista, veidot no Asuānas granīta, un tur ir iekalti visu pasaules valstu alfabēti. Limbažnieces bija sajūsmā par 10-stāvīgo bibliotēku, kurā lasītāju zāles ir 7 līmeņos. Tur ir 2000 lasītāju vietu un aptuveni 8 miljonu grāmatu. Bibliotēka atrodas 10 metrus zem zemes un 32 metrus virs zemes. Ēģiptē ir ļoti liels skaits analfabētu, tādēļ bibliotēkas dažādi cenšas piesaistīt iedzīvotājus, lai tie iemācītos kaut vai lasīt. Bet tad vēl par bērnu nodaļu runājot, man gribās teikt, ka tur bija ļoti plašs telpas, jo biblioteka ir ļoti liela. Un bērni, protams, arī vairāk skatījās televizoru, skatījās šos te multimēdijus. Un viens puisīts bija skaisti nogūlies uz vēdera, krāsainā ādas dīvānā un skaļā balsī lasīja grāmatiņu franču valodā. Tas tāds ļoti aizkustinošs moments bija, jo viņi mācās valodas, un arī mēs jau laikam parādījām to grāmatiņu, ko mēs atvedām no Ēģiptes, kur viņi raksta arābu alfabetā, raksta no otras puses, un arī grāmatiņš šķir no otras puses nekā pie mums. Savukārt Aleksandrijas bibliotēka tikusi pie Limbažu Olmes pasakām. Mēs viņu aizvedām, un tā grāmata ir iereģistrēta Aleksandrijas bibliotekas fondā. Tā kā, ja tur bija kāda grāmata latviešu valodā, tad tām pievienojās bērnu grāmatiņa Limbažu Olmes pasakas. Un tur mēs, protams, arī to izstāstījām par mūsu Olmi un par to, kā ar Limbažu domas atbalstu šī grāmata ir izdota. Un mēs visur, kur braucām, mēs reklamējām savu biblioteku, savu pilsētu, un es domāju, ka godam pārstāvējām arī savu valsti. Ceļojums ilga no 9. līdz 17. maijam. Bibliotekāriem radās iespēja apmeklēt ne tikai Aleksandrijas bibliotēku. Latvijas vēstniecība Ēģiptē bija noorganizējusi arī mums tikšanās Kairas Mubaraka bibliotekā, kur mēs tikāmies tātad ar bibliotekāriem un bibliotēkas vadību. Brauciena mērķis bija iepazīties ar minēto bibliotēku darbību, telpu izvietojumu un iekārtojumu, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību. Mēs guvām jaunu pieredzi, teiksim, bibliotēkas sistēmā. Mēs arī apskatījām, kā tiek veidota bērnu nodaļa Aleksandrijas bibliotēkā. Mēs iepazinām arī bērnu bibliotēkus Mubaraka bibliotekā šo te nodaļu. Mēs redzējām, ka Ēģiptē bibliotekas komplektē ļoti daudz multimēdiju uz bērniem. Tie ir video materiāli, dažādi diski. Bērni skatās arī video filmas uz vietas bibliotekā. Tas, diemžēl, Latvijas bibliotekas sistēmā it īpaši bērnu nodaļās nav izplatīts pakalpojums.
Mans spilgtākais ir tas, ka es vispār nokļuvu tur, Ēģiptē un Aleksandrijā. Un Aleksandrijas biblioteka man vienmēr ir, man viņa tiešām ar to pievienoto kultūras vērtību, kaut kas tāds vēsturisks. Un tagad vēl, kad iet filma par Romu, un tur arī Cēzars viņu dedzina un viss, bet tieši tā sajūta, ka tu esi bijis tajā pašā pasaules kultūras vēstures šūpulī. Inese Ezeriņa un Ilze Putniņa bija pozitīvu emociju pārpildītas un gatavas vēl un vēl dalīties savos ceļojuma iespaidos. Ja kādam ir radusies interese par bibliotekāru piedzīvojumiem Ēģiptē, tad iegriezieties bērnu bibliotēkā, kur ir izveidota izstāde no ceļojuma laikā iegūtajiem materiāliem.